Īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Nospiež katru podziņu, augšu plēju pritina, atver jaunu lodziņu. Īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Čau, es esmu Maliks, un šis ir raidījums Īkšķi, tīkšķi. Cilvēki krāja, cilvēki visu laiku kaut ko krāja. Kāds krāja? Magnētiņus uz leduskapi, kāds krāja sērkociņu, kastītes, kāds krāja izkritušus zobus, kāds krāja arī naudu. Bet es, piemēram, krāju viesus. Un mans šodienas sakrātais viesis ir Kīra. Čau, Kīra. Čau. Lūdzu, iekārtojos ērtāk. Kīrai ir 6 gadi. Viņai patīk bīzbizmārītes un sarkanā krāsa. Kīrai garšo zemenes, bet negaršo ķiploki. Kad Kīra izaugs liela, viņa gribētu kļūt par saldējuma pārdevēju. Cik tev ir gadi sakrāti? Man ir 6 gadi. Tu esi sakrājis jau 6 gadus. Ir vēl kaut kas, ko tu krāji? Es krāju uzlīmītes. Cik uzlīmītes tev ir sakrātas? 4. Wow! 6 gados jau 4 uzlīmes? Nav slikti. Kur tu dabūji šīs 4 uzlīmes? No olas. No olas? Vistas olas? Nē, Nē. Kādas tad? no šokolādes. Es šodien gribētu ar tevi parunāt par naudas krāšanu. Vai tev pašai ir nauda? Jā. Un kur tu dabūji to naudu, kuru tu esi sakrājusi? Es palīdzēju mammai un tētim, un es dabūju. Kādus darbiņus tu dari? Piemēram, palīdzu brājiem, vēl tur kaut ko. Vēl es rakstu Ko tu raksti? burtus. Es pienācu mamcīt, tēti, es visu rakstīju, pēc tam viņi man dod naudu, un es lieku savā kraikasītē. Un ko tu domā pirkt par to sakrāto naudu? Sev mantu. Kādu? Es ļoti mīlu Pokemonus. Tad tu pirksi Pokemonu? Jā, Pikachu. Man likās, ka Pokemonus ķer. Mūtenē viņus ķer. Ap īstā dzīve viņu pērk mantas. Kādi dzīvnieki tev ir mājās? 2 ķirzakas. Bet varbūt tu varētu sākt krāt ķirzakas. Tev jau 2 ir. Jā. Varbūt man būs vēl 2 un vēl 2 un... Īkšķim, tīkšķim ir šis tas sakāms par krāšanu. Vairums cilvēku krāja naudu 4 mērķiem. Lielākiem pirkumiem, piemēram, datoram, tēriņiem nākotnē, piemēram, bērnu izglītībai, vecumam, kad vairs negribēsies vai nevarēs strādāt, un nebaltām dienām. Piemēram, ja vētra norauj mājai jumtu. Tautas sakāmvārdi vēsta, ka spēja krāt ir slavējama īpašība, tas ir laba. Centu nekrāsi, pie eiro netiksi. Kādreiz cilvēki naudu krāja un turēja mājās vai kaut kur noslēpa. Bet tagad Latvijā gandrīz visi glabā naudu bankas kontos. Īpaši krāšanai var likt naudu krājkontā, kā kādreiz krājksīts cūciņā. Kas ir labākais krājējs, ko tu pazīsti? Es pazīstu vārnas, un viņi kaut ko tādu spīdīgu krāja. Vārnas un žagatas ir lieliski krājēji, bet paši labākie krāšanas meistari ir zooloģiskajā dārzā. Un tu dosies uz zooloģisko dārzu. Ir kāda milzīga vārda, vai ne? Āfrikā dzīvo tādas. Un kā tu domā, ko viņa varētu kolekcionēt? Es domāju, ka viņi ļoti daudz ēd un... Un tāpēc barību kolekcionē, ja? Viņa kolekcionē patiesībā gandrīz vai jāsaka ūdens pudeles. Vēderā sapilda apmēram puslitru ūdens. Ejam! Un šeit ir pusdienu galds. Tas ir tās lapiņas un zariņas, ko mēs esam salikuši. Un tad pa visu to koku viņas nes tās lapiņas prom uz savu ligzdu. Izrādās, ka viņas uzsēja uz tām lapām sēnītes, kuras izaug, un tad tā ir viņu barība. Jā, viņi ēd. Un reku mums ir arī viena kolekcija, zoodārza kolekcija.
Jā. Bērnu zīmējumi salikti šeit. Šīs te pašas Himalaju žagatas un arī tās pašas mūsu žagatas ļoti labprāt mīl kaut ko kolekcionēt. Grēdzeni vai un rokas sprādzes. Ja tu tās būtu nolikusi kaut kur uz zemes vai kādā redzamākā vietā un šīs žagatas būtu atlidojušas, Paņemtu un aiznestu uz savām mājām. uz savām mājām, uz kādu paslēptuvi un tur sakrātu. Te mums arī ir viens kāds dzīvnieks. Re, ļoti interesants. Leopards gekons. Kā tu domā, viņš arī kaut ko varētu krāt? Jā, es domāju, ka jā. Un kur viņš to visu varētu uzkrāt? Domāju, kastē. Kāpēc? Tas viņai tāda resna ir. Varības vielu rezerves, taukus ņem un uzkrāj savā astē. Tāpēc arī tā astē ir krietni rasta, pamatīgi milzīga. Lai izdzīvotu, tad nav ēst. Tu biji zooloģiskajā dārzā. Kā tev tur gāja? Ļoti labi, un es redzēju vienu vārdu. Kāda tā vārda bija? Ko viņa krāja? Viņa krāja ūdeni. Viņa uzreiz sev mute iebāz daudz ūdeni, viņai tad palika šitāds vēders, un pēc tam, kad ļoti karti, viņa ierakās zemē. Es tev piedāvāju pavisam droši sakrāt kādu punktu Viktorīnā, Piktorīnā. Gatava? Jā. Viktorīna, Piktorīna nervu skutinoša spēle, kurā Kīra atbildēs uz 4 jautājumiem. Ja Kīra atbild pareizi, kaut kas uzkrīt uz Malika galvas. Ja Kīra atbild nepareizi, kaut kas uzkrīt uz Kīras galvas. Vai tu esi gatava, Kīra? Jā. Pirmais jautājums. Cik ilgi jākrāj, lai nopirktu jaunu velosipēdu? Tas atkarīgs no tā, cik daudz naudas jau tev ir un cik maksā velosipēds. Pārāk ilgi nav pat vērts sākt krāt. Vai trešais variants, cik eiro maksā velosipēds, tik dienas arī jākrāj. Kīra izvēlas variantu, cik maksā velosipēds, tik dienas arī jākrāj. Aiziet, Kīra. Kīra, pareizā atbilde ir, jo vairāk tu varēsi atlikt, jo ātrāk varēsi sakrāt savam jaunajam velosipēdam. Nekas, rezultāts ir 1-0 Malika labā, bet Kīrai vēl ir 3 iespējas. Otrais jautājums. Kad vislabāk sākt krāt naudu? Kad jūti, ka tuvojas grūti laiki un naudas nebūs. Tik līdz tev ir nauda. Vai trešais variants, kad sanāk vismazāk tērēt? Kīra izvēlas variantu numuru 3, kad sanāk vismazāk tērēt, un vai šī atbilde būs vai nebūs pareiza. Ai! Kīra. Sākt krāt var tik līdz tev ir sava nauda. Ja tev ir 2 eiro, vienu tu vari ielikt cūciņā, un tev jau ir sakrāts 1 eiro. Tik vienkārši. Rezultāts ir 2-0. Ejam tālāk. Trešais jautājums, Kīra, vai esi gatava? Jā. Kas ir vissvarīgākā īpašība, lai tu būtu labs krājējs? Gudrība, pacietība, vai dzeltenais kvadrātiņu variants, vai lieli muskuļi, lai tu būtu labs krājējs? Tiešām, Kīra. Rezultāts ir 1-2. Kīra, nevilcinoties, izvēlas pareizo atbildi, kaut kas man uzkrit uz galvas. Ja tev ir 2 eiro, tu vari nopirkt saldējumu, bet ja būsi pacietīgs, tu vari sakrāt 40 eiro, un par 40 eiro jau var nopirkt ļoti daudz saldējumu. Tu esi gatava 4. jautājumam, Kira? Jā. Vai nauda jākrāj vienam pašam? Pirmais variants – jā, tā ir vieglāk izsekot līdzi, cik sakrāts. Otrais variants – nē, nav jākrāj vienam pašam, var krāt kopā ar kādu un sakrāt vairāk. Vai trešais variants – jākrāj vienam, tā ir visdrošāk. Kira, un tava izvēle ir? Pagad, tas... Kira izvēlas pareizo atbildi. Jā, naudu var krāt kopā ar kādu, tā vienmēr ir ātrāk. Ja tu šovakar aizies mājās pie vecākiem un teiksi, dārgie vecāki, krāsim naudu Pikaču kopā, tu pie Pikaču tiksi ātrāk. Rezultāts ir 2-2, un es saņemu mierinājuma balvu. Paldies, Kira! Nē, tu saņem balvu no Svetbank un dāvanā telefons no Tele2 drošai interneta lietošanai. Bet jums, vecāki, noderīgas saites mūsu sociālos tīklos.
lai jūsu īkšķi vienmēr ir tīkšķi. Vai un kam tu krāji naudu? Es krāju ceļojumiem, lai lidotu uz valstīm savā vārda dienā un dzimšanas dienā. Jaunai futbola bumbai. Es krāju savam ritenim, iksiņam, savai Minecraft spēlei. Mocītim. Lai dabūtu manai ģimenei ceļojumu uz Ameriku. Vienam milzīgam Lego. Sunīši. Jaunai kvadrai. Mammai mašīna. Mammai mašīnu nopirkt. Tētim Ričukam. Es gribu kaut ko lielu, kurš maksā ļoti dārgi. Telefonam mājai pie baseina.